Ar kādām grūtībām sastopās nekustamā īpašuma aģents? Kā jebkurā citā darbā, arī nekustamā īpašuma aģentam nākas piedzīvot sarežģītas situācijas. Protams, viens no populārākajiem, kas ir tā jāpārkāp pāri un kas ne visiem sevišķi patīk, tas ir augstie zvani. Saņemt nepietiekami pozitīvu atbildi no klientiem vai neatsaucīgi klienti, tās ir vienas no populārākajām grūtībām. Reizēm, protams, arī sarežģījums var attālums, vieta, nokļūšana, bet visi tie, kas jau strādā ilgi šajā profesijā, noteikti ar to rēķinās un ir iemanījušies gan sabiedriskā transporta, gan automašīnas kustības pārvietošanos, lai nokļūtu kurā objektā kā pareizāk. Bet, protams, mēs saskaramies ar neapmierinātiem klientiem, ar dažādām grūtībām tieši no dokumentu puses, bet tās visas ir pārvaramas un noteikti aizmirstās, kad tu redz laimīgu klientu.